Jā, draugi, šodien pie mums ir Anda Biezā. Agrāk resnāk, kā viņa pat par sevi raksta Facebookā. Citi man uzreiz jāsaka, ļoti interesants apraksts Facebook lapai Biezā. Skatieties uzreiz iekšā, kas jums jāraksta Facebookā, tagad blakus logā vērt vaļā. Šādu lapu jāatrod. Un tā, uzspēj informāciju par ļoti labā nozīmē. Tā ļoti sirsnīgi arī visu uzrakstīts. Es varētu būt, ka 7. klasē mācījos tur, 8. kaut kur tur, jo parasti cilvēki mēģina tās lapas aprakstos baigās gudrības sarakstīt. Un vēl mums ir zirgs par 2000. Nē, cenu izdomāju es, varbūt tā nav taisnība. Šis te ir tas zirgs. Es saprotu, ka tu glezno visu savu dzīvi. Gandrīz no 12 gadu vecuma. Tā varētu teikt. Pamatnodarbu es nedaudz biju tā atgājusi. Kāds 20 gadus. Esmu apdrošinātājs pēc profesijas, bet, teiksim tā, pēc tā darba esmu apdrošinātājs, bet aicinājums man vienmēr ir māksla. Es esmu beigus arī mākslinieciskos grāmatu iesējas. Kā nesen atcerējos, pat ar iestāju eksāmenu stājusies. Šobrīd tas par aktuāli, jo it kā jau tās gada grāmatas skaistākās mēs katru gadu nosakām Latvijā. Zelta apbalvojums. Jā, vai ne? Tas jau ritīgi iet tur viena izdevniecība īpaši. Nu, tas, ka ir zelta zirgs jātaisa apbalvojums te. Lūk, svaru stāsts. Jā, 20 gadiem atgājāt, pēc tam bija jānāk apakaļ uz gleznošanu. Bija jānāk, jā, un saslim gluži kā iemīlējusies, kas saka, gleznoju gandrīz dienu un nakti. Lūk, līdz ar to man ir daudz paziņi, draugas, tan pašā Facebookā arī. No ārzemēm cilvēki, kas atbalsta, kur ir interesanti pavērot, kā atbalsta mūsu tautieši un kā atbalsta ārzemju cilvēki. No viņiem daudz var mācīties. No viņiem vairāk naudu var dabūt no ārzemju cilvēkiem? Ne par to iet runa. Iet runa par drīzāk. To intereses izrādīšanu? Jā, par tādu kā nesautīgu mīlestību. Viņi nezina, kas tu esi, bet viņi tev atbalsta, sūta tālāk tavs gleznas, un viņiem pat nesvarīgi ir tas, ko es uzrakstu latviski, cik viņi laikam redz, tāpat kā par šo raidījumu, ja? Viņi jau nesaprot, kas tur bija rakstīts latviski. Viņi redz, ka cilvēkam ir kāds prieks un ir kāds pozitīvs notikums. Un dalās ar to pozitīvo, nevis ar negatīvu. Tā, tev ir arī sava mājaslapa, Biezā art. Es nezinu, kā lai pareizāk viņu izrunā. Biezā art, jā. Bet jūs ieskaties manā ekrānā rekuru. Šitā te jums jāraksta biezāart.com. Te varēs arī atrast citus darbus, ne tikai šo te, kuram pēc citu ir pat video. Ir, jā. Viņš tāds krāsains, gluži kā zelta. Es domāju, ka mēs nedaudz ieskatīsimies video, lai jūs redzat tuvāk šo te visu. Skatāmies. Kas pērk gleznas Latvijā? Pa lielam no mani cilvēki, kas jau man pazīst. Pērk gleznas. Ir tādi īpaši ļoti tuvu cilvēki, kam es arī uzdāvinu, kaut gan es uzskatu, ka dāvināt gleznu, tas tāds intīms ļoti pasākums, gluži atvainojot, kā apakšveļu dāvināt. Ja? Var uzdāvināt ne to, kas der. Un tāpēc ar tām dāvināšanām tā uzmanīgi pa lielam. Cilvēki, varbūt, kuram pietrūkst kaut kāds skaistums, kuri to man emocionālu stāvokli, viņam kaut ko izraisa, man glezna arī kādas emocijas, nezinu, pagātnes emocijas vai nepiepildītas sapņus. Varbūt vienkārši viņš grib krāsas savā. Ir balts dzīvoklis vai pelēks dzīvoklis vai māja. Tad var nopirkt fototapeti. Arī nav dārgi, es esmu redzējis. Jā, viennozīmīgi. Nopērts un aiziet. Tas ir tāds mans skatījums. Zin kā, fototapeti tā jau, kāda vērtība, emocionāla vērtība nekāda. Emocionāla nekāda, bet krāsiņas būs dzīvoklis. Krāsiņas nenoliedz. Es vairāk uz tiem, kas par emocijām. Tā. Vēl te piedāvā tādu interesantu akciju, uzglezno savu gleznu, izstāst par to, izklausās ļoti interesanti, to arī iepazinās ar to tavā mājaslapā. Par cik es tā kā atsāku gleznot, tad
kad man kaut kas patīk, un es redzu, ka cilvēkiem tas var dot pozitīvas emocijas un tāda enerģijas lādiņa, es ievelku visus. Gribu viņu vai negribu, tad es ievilku savu kolektīvu gleznošanā. Mums bija kolēģim dzimšanas diena, un viss mans apdrošinātāji nelielais kolektīvs, mēs gleznojām gleznu. Viņi pa lielam taisīja fonu. Tas ir tāds process, ko var iesaistīt ģimeni un es nezinu, te ko kolektīvu un diktu feinu atmosfēru uztais kaut ko savām rokām. Kā dāvana arī mēs spiedām, dāvana vecmāmiņai. Taču kolosāli, ja mazbērniņi būs uztaisījuši, vai, teiksim, visi ģimeņi tur taisa to gleznu. Tas tāds process, kur jūs arī iemācāties, teiksim, tāds elementāros, kā jūs varat uztaisīt ātri pats savām rokām dāvanu, ko var pielikt pie sienas, nevis dāvanu, ko iebāzīs skapī vai kaut kur neizmirstīs. Šāda iespēja arī ir visiem, vēlreiz varat iet iekšā mājaslapā skatieties, uzglezno savu gleznu, tāpat ir e-pasta adrese, telefona numurs, un arī uzrakstīts viss, kas nepieciešams. Nepieciešams ļoti maz vēlme, smaids, sirds siltums un azarts. Un? Jā, tas galvenais. Tas ir galvenais, un tu vienkārši aizbrauks pie viņiem ciemos, piemēram? Ar visām pindelēm un krāsām un audekli. Bet tas ir ilgs pasākums, tomēr tu tur var uz nedēļas nogali iekrist. Kā piekdiena aizbrauc, svētdien tik ārā iznāk. Skatoties, ko grib, var arī tā iekrist. Piemēram, šādi nepaspēsim arī pa nedēļas nogali. Baigi daudz rokas varbūt vajadzēs, bet žūst un tā tālāk tas process un ideja. Tāda diez vai, bet, teiksim, tāda kā mājaslapā ir tas lidojošais putns. Tādu mēs varam uztaisīt, 3 stundas, 4. Tas ir tā, 12 rokas un 4 stundās būs gatavs. Tur arī māci gleznot, vienkārši cilvēkam, kas vēlās apgūt gleznocību. Protams, jā, bet ne šajā pasākumā. Tur nebūs tā, ka kaut kāda telpiskuma vai ēnošana vai kaut ko tādu mācīsies. Bet jā, es tagad palēnām tieši, es jau saku, ka jūs kā saukt man uzaicināju. Es tieši izdomāju, kāpēc sāku šis gan ar bērniem, bet var arī pieaugušie pieteikties. Tas ir jāstāst brīžiem jau arī tam pieaugušam cilvēkam vajag atbrīvoties, jo tik daudz stereotipu dzīvē. Rāmis saliekam sev. Tur tu var izpausties, un neviens tev nevar prasīt, kāpēc tas zirgs ir dzeltens. Tāpēc, ka es tā gribu. Visām gleznām ir rāmi. Ir jau, jā. Tāpēc es tā saku, citreiz nāk audzēkņi tādiem maziņiem, tiem audekliņiem, vai kanvas mūsu tā parastā valodā, ja. Nē, vajag labāk lieli. Sākumā arī baidījos, kā būs uz lielu gleznot, bet ir kolosāli tev. Šis jau man tagad ir stipri pamaz, man vajadzētu jūsu sienu jau. Tad, lai var izpausties tā ritīgi. Pa sienu mēs sarunāsim pēc sarunas. Tā, bet ko darīt, ja atnāk skolnieks, kas vispār neko neēdz? Neko. Ko viņi māca? Kas, sāksim ar lodes zīmēšanu, lēnā gārā, kā to lodi dabūt apaļu, kur viņai ēnas uzlikt, lai viņi izskatās, lai nav plakani, lai ir apaļi, kubi. Tā nav gluži. Man cilvēki, kas saka, es nemāku zīmēt. Apli māku uzzīmēt, kvadrātu māku uzzīmēt. Kā sastāv lācis? Vieniem aplīšiem. Viss sastāv no vieniem aplīšiem. Aplīšu desiņas, saliek, to arī lēnā garā, tāpat kā bērns sāk skolā mācīties, vai vienkārši. Un tā ir tas lēnām aiziet tas process. Uztaust, saprot, ka lācis ir desiņas un aplīši, Tad jau muzicēt ir sarežģītāk. Ja nav ritma izjūtas, tad viņas nav. Jā, tad viņas nav. Zīmēt tomēr var iemācīties. Jā, es domāju, ka gandrīz kurš katra. Pat tie, kas man spītīgi saka, ka nemāk. Man jau gan liekas, ka talantam ir jābūt aptuveni, 30%. Talantam? Droši vien es vairāk to... Katrs jau savu, viens atradīs dziedāšanā savu, kas viņu aizrauj dziedāt. Es arī pamēģināju atsākt, bet saprotu, ka es varu, bet tas nav mans, kas aizraut man tā, ka es gribu dienu un nakti darīt. Katram tomēr tas ir savs. Vai tam audzēknim, kas atnāks pie manis vai kaut kur citur, vai viņš tā aizrausies. Es dažādas cilvēkus redzu. Daži nāk vienkārši tā, brīvo laiku pavadīt. Būs tādi, kas aizrausies un tā kļūst par viņu tādu slimību pozitīvā nozīmē. Labāk, lai viņš slimo šādā veidā. Ieskaties arī tevā biogrāfijā. Tikko 14. gadā es sāku mācīties Mākslas akadēmijā.
Jā, es sāku iet kursos, sagatavošanas kursos. Es atzīšos godīgi, es sapratu, ka man tur ir pa lēnu. Es pamēģināju saprast, ka to, kas tur māca cilvēkiem pilnīgi no nulles, arī lēnā garā, tie, kas grib stāties. Man ir nedaudz klusās dabas pa lielam, pudeles, krūzes, kaut ko tādu. Priekš manis tas ir pa garlaicību. Man vajag ātrāk, atraktīvāk, ar krāsu spricēšanu, liešanu un vēl nezko. Tāpēc, tas izmēģināja, tas bija ļoti interesants pasākums uzkāpt vienu pa tām kāpnēm, ko es savu mūžu nebiju domājis, ka vispār ienāks tāda ideja galvā. Pa tām ieejas durvīm tur augšā? Jā, es saprotu. Tur akadēmijas karnevāli jau februārī, tur jau visi uzkāp, vai studē vai nestudē? Tur jau feini, protams, jā, bet tā uzdrīkstēšanās. Viens ir, ka tu aizēji jauns cilvēks, 18 gadīgs, 20 gadīgs, man jau tomēr 43, un tā uzdrīkstēšanās pierādīt sev un parādīt citiem, ka tu vari, jebkurā vecumā, nav to robežu, tikai tik, cik tu pats sev saliec. Pasniedzēji neteica neko pa vecumu nepiesējās. Es pajautāju viņiem, jā. Vai ne, tā kāpu un domāju, vai es neesmu pa vecu. Jūs ko, mums taču te nāk vēl nes kāda vecuma. Tā kā visādi trakie. Man ir gadījies arī stāties. Es šodien drīkst ar vārdos visu saukt. Kultūras akadēmijā stājoties, man bija 23 gadi, un pārējiem, kas stājas, bija kāda 18, 19, pēc vidusskolas. Un man paprasīja žūriju, vienkārši visu priekšā. Tev vēl bail, ka tev viss pārējie jaunāk par tevi. Ko tu darīsi? Tu taču esi vecāks. Ak, Dievs, 3 gadus vecāks. Šausmas, vai ne? Bet bija ļoti pozitīvas tās emocijas tur un pozitīva pieredze pavērot arī tā kā savus bērnus no otru puses. Iesaku visiem izmēģināt. Mēs vēl nedaudz pastīsimies uz zirgu tūmā. Jā. Tad mēs sarunu turpināsim. Daudz krāsas, kā ir ar krāsām viegli, viņas tagad ir pieejams? Tagad ir tāda iespēja, ka mats tāls gaisā saceļās, cik liela iespēja ir uz krāsām. Protams, tas nav tāds lēts prieks, ja gribās labas krāsas ar labu pigmentu, bet ir tā vērts pirkt dārgākas krāsas un izbaudīt to. Ja mēģini, tad to var saprast, kāds ir sulīgs pigments, sarkans. Bet ir pieejams, ir pie mums ļoti daudz veikals, protams, nesalīdzinām kā ārzemēs. Tur var ieiet kā lielā depo un katra istaba ir savu. Man jābrauc ar smago mašīnu, turienē es nevaru tā vienkārši. Un kā ir ar telpām, ar studijām? Var mājās? Mēs nevarētu mājās klausoties, uzreiz par sevi iedomājies, jo vienkārši mājās ir tik daudz mājas, tik daudz lietas apkārt. Es kaut kā esmu izbrīvējis, man arī, teiksim, tā situācija atļauj. Bērni ir lieli, dzīvokļi pietiekami liels, bet, jau es, protams, jūtu, ka tas arī paliek par šauru, tā kā tā vizualizācija klusā man iekšā ir, ka vajag studiju, bet tomēr kaut kā apvienojot ar mājām, jo tas ir, ērti. Es atrasos vēl vienu darbu. Jā. Es te pastaigāšos, vēl viens. Šitas ir 1500. 1500 būs. Jā, tas saucās Mana vasara. Tas ir stāsts par to manu krāsaino vasaru, kad es sāku gleznot. Jāsaka, ir ļoti interesanti izpausties arī, kad ir slikts garstāvoklis. Principā pēc gleznas to nevar pateikt. Šeit bija tāds, kad bija, ko es saku, kas arī gleznošanā ir, tu vari izpausties vienalga, kāds ir garstāvoklis. Te es sāku ar ļoti sliktu garstāvokli, un tad, kad es jau biju tur procesu uzsākus, es pat aizmirstu, kāpēc vispār. Kāda varbūt ir atšķirības ar šiem darbiem tādā laika ziņā? Šitas, pieņemsim, bija. Tu man prasīs par laiku. Par gadiem? Par gadiem. Šīs gleznas ir no pagājušā gada, tas ir 2014. Tā ir eļas glezna, šī ir akrila glezna.
par laiku grūti tā pateikt. Man daudz to prasa. Skaidrs, ka tas ir 1 gads. Man likās, ka te kādi 3 gadi ir. Nē, es paņēmu šīs te pēdējās, kas ir un kas man tādas vistuvākās. Tā kā, bet viņas top, tādā procesā grūti pateikt, eļas gleznas žūst, cik viņas ilgi žūst. Tad tev ir iedvesma, tad tādās stundās nemaz nevar aprēķināt, cik tad tu to viņas glezno vai. Tāpēc Instagram arī skatītāji varat apskatīties, meklējiet biezā art. Rekurāt, rakstiet, tā kā man ir iekšā, un te arī būs. Tā ir mana meitene nedaudz, viņa tāda, viņa domāt miega meitene, bet man bērni teica, ka nedaudz iedzēru. Vēl es tieši to pašu gribētu teikt, bet tu iedzēri. Šādi patīk šis plāksters tev zvaiga. Jā. Es nezinu, vai tas domās plāksters, vai tas tur vienkārši uzvilkās. Viņa tāda dzīvēja man sanāca. Jā, tā bija dēlam topošā glezna. Dēlam labi sanāk. Dēls man sarežģīts uzdevums uzdod, jā, es teicu dēliņoju, šitas tev maksās. Lielas paldies, ka tu atradi laiku pie mums paviesoties. Kur var apstīties tos darbus? Ne datoros. Ne datoros. Ar mani var sarunāt. Var braukt ciemos droši, esmu tepat Pļauniekos. Tā kā brīvi ar mani var sazināties cilvēki, vienmēr durvis atvērtas. Šobrīd viss. Pļauniekos tur jau droši, tur jau nav jāslēdz. Pilnīgi. Telefonu numuru, ja arī varu skaļi jums nosaukt 294 937 44. Nepaspējāt pierakstīt, meklējiet Facebookā vai arī biezāart.com, tur arī kontakts atradīsiet, aizbrauciet uz Pļauniekiem, durvis būs vaļā. Jā. Lielas paldies, ka atnāc, un rītā jau tev būs pirmie viesi. Paldies tev. Čau!